Sievišķīga sieviete ir tas pats, kas sviestmaize. Mums pārdeva ideju, kas ir sievišķīga sieviete. Sievietes misija ir dzemdēt bērnus un gatavot ēst. Mēs esam konteiners ar informāciju, un lielākā daļa informācijas neesam mēs. Sveiki, mīļie draugi! Mani sauc Agnese Muižniece un laipni lūgt manā YouTube kanālā. Šīs dienas tēma – sievišķīga sieviete. Kāpēc es šo tēmu paņēmu? Tāpēc, kad apkārt ir tik daudz par sievišķīgo sievieti, un īstenībā pati es esmu izaugusi šajā lozungā, un man šodien viņu gribas teikt šablonā, un par to es vēlos šodien parunāt. Mans uzdevums un tas, ko es šobrīd daru, ir arī gan šeit YouTube kanālā, gan Instagramā, gan Telegramā. Es dalos ar to, kā es dzīvoju šo dzīvi šajā laikā, un es to šobrīd piedzīvoju caur šablonu atmaskošanu, tā varētu teikt. Un, respektīvi, tās lietas, tās kastītes, kurās es un tu šajā laikā esam auguši. Mēs pat runājam vienās terminos, sauksim to vienā valodā, kas ir absolūti greiza. Priekš manīm jau greiza. Un to, ko es pamanu, ieraugu un izdzīvoju, ar to es šeit dalos. Šodien tēma sievišķīga sieviete. Zini, tas, manuprāt, ir tas pats, kas sviestmaize. Ja tev pateiktu vārdu sviestmaize, un tas ir liekas tik dabīgi, maize ar sviestu ir sviestmaize. Tieši tāpatās kā sievišķīga sieviete ir absolūta norma. Norma. Bet tad skaties, sviestmaizē visu kaut ko var piekabināt klāt. Ja es pasaku sviestmaize, iespējams, tu padomā maizīte ar sviestu un krēmsieru varbūt sviesta vietā, varbūt ar sieru un šķiņķi, varbūt viens iedomājas ar prašuto, nu tieši tas pats, ko tagad jau ir piekabināts terminam sievišķīga sieviete. Īstenībā tā ir vienkārši sieviete, kas dzīvo savā ķermenī. Bet ne, mums pārdeva ideju, ka sievišķīga sieviete ir tā, kurai ir gari mati, kurai ir sievišķīgs apģērbs, gari svārki noteikti, kura maigi, ļoti maigi un skaisti, viņai ir žesti. Tā ir sieviete, kura vienmēr iedvesmo vīrieti ar savām skaistajām acīm. Ka tikai tā ir sievišķīga sieviete. Un vispār vārds sievišķīga sieviete ir aptuveni tā kā veselīgs ēdiens. Tas nozīmē, kad ir arī neveselīgs ēdiens. Tas nozīmē, ja ir sievišķīga sieviete, ir arī nesievišķīga sieviete. Un var sakot, atkal sākās šī nemitīgā sevis drāšana, piedodiet, par to, kad es esmu ne tāda. Un kad ar mani kaut kas nav kārtībā, jo, redziet, ir jābūt sievišķīgai sievietei. Bet, mīļās meitenes, puiši, visi, kas šajā brīdī mani klausās, ja sievieti noliek blakus vīrietim, kurš viņai patīk, vīrietim, kurš prot darīt savu galveno funkciju, pārūpēties par sievietes drošību, gan fiziski, gan emocionāli, gan finansiāli, un sievietei ir patīkami šādi vīrieši klātbūtnē, kas notiek ar viņu automātiski? Da, automātiski viņa ir sievišķīga sieviete. Viņa ir sievišķīga sieviete tā kā, burtiski tā kā sviestmaize pagatavot. Un tas tā kā norma. Bet zini, kur notiek tā lieta, kad, ko es esmu sapratusi, kas arī ļoti palīdz šo tēmu virpināt, ir sieviete vai nu dzīvo savā ķermenī, vai nu nedzīvo savā ķermenī. Jo fiška ir par to, ka mēs katrs esam nācis šeit konkrētajā ķermenī. Vīrietis ir atnācis vīriešu ķermenī, viņa dvēsele, kur arī īstenībā ir ne jau sievišķīga vai nesievišķīga. Tā ir dvēsele, kas ir nākuši šeit uz zemes ar šo pieredzi, izdzīvot konkrētajā ķermenī. Mēs sievietes esam nākuši izdzīvot pieredzi sievietes ķermenī. Tad kur ir fiška? Kur ir galvenā zelta atslēdziņa sievietei būt sievišķīgai? Un galvenā atslēdziņa, ko es esmu atklājis priekš sevis, ir sieviete sievietes ķermenī. Tieši tik vienkārši. Vai sieviete dzīvo savā ķermenī? Vai viņa pazīst savu ķermeni? Un tad jau gadiem ilgi mums ir pārdota šī ideja, kā iet mācīties būt par sievišķīgām sievietēm. Es pat esmu 2 skolās bijusi. Mācīties par sievišķīgu sievieti. Kā sarunāties, kā kustēties, kā uzvesties.
Vai tas bija vērtīgi? Jā, tas noteikti bija vērtīgi, un tas man bija jāizdzīvo. Bet, zini, tad, kad es satiku savā dzīvē vīrieti, kuram blakus ir automātiski būt savā ķermenī patīkami, pazūd viss iemācītais, jo tā ir tikai smadzenes. Bet smadzenes, viņa tā kā ir iemācīta, ka mums smadzenes vada ķermeni, bet īsnībā mums ir ķermenim jāvada sevi. Un tad sāk notikt stičkas. Ja sieviete sāk dzīvot savā ķermenī, es gribu teikt, ka tas ir milzīgs izpētes process mūža garumā. Mūža garumā. Un tā transformācija, ko mēs ar šobrīd tā izmantojam šo vārdu, tā izaugsmē un tā attīstība, mums liekas, ka viņi ir šeit. Es kaut ko jaunu uzzināšu. Es kaut ko jaunu iemācīšos. Un tad es būšu sievišķīga, un es būšu laimīga, un es būšu veiksmīga. Bet ne tās zināšanas tevi tā kā izveido par to. Jo tu tagad dzīvo ķermenī. Un man kā sievietei, kura šos procesus un posmus savā dzīvē ir izgājusi cauri, man ir tik ļoti ko salīdzināt. Ka plikas zināšanas nedod sievišķību. Bet sāk dzīvot savā ķermenī, tas sāk atraisīt šo sievišķību un vispār būtību, kas es esmu. Un, mīļās, bet tur nav viegls process. Tur sākās atziņa par to, ka es esmu konteiners. Konteiners ar informāciju. Un ne visa, pat negribas teikt, man gribas teikt, lielākā daļa informācijas manā konteinerā nav mana. Nav mana. Tad jautājums, tad kas es esmu un kā man sevi iepazīt? Un tur sākas tas process, ko es pārdodu. Zini, kādu ideju? Ej uz mežu. Dzīvo dabā. Iepazīsti sevi caur kā daļu no dabas. Šobrīd vispār nav attaisnojumi neiet un nebūt dabā. Jo esot dabā, zini, kas notiek ķermenī? Es rādu galvenais, ka šeit, bet īstenībā, kas notiek ķermenī? Tu sāc atcerēties un mosties caur dabu, tas, kas tevī ir dabīgi ielikts. Bet, draugi, mīļie, nemostās labākās atmiņas tikai. Mostās arī sāpes, traumas, un vēl mūsos ir informācija, ko ir piedzīvojuši mūsu senču senči, un vēl mostās mūsos informācija no mūsu iepriekšējām dzīvēm. Jā, es ticu šai teorijai, kad mūsos šajā ķermenī ir iekšā atmiņas par visu, ko mēs esam piedzīvojuši. Kaulu sistēmā pamatā ir šī informācija. Un pasies, kur tad notiek šī lieta, kā arī ļoti daudz šīs informācijas par dzimtu, par tēva mātes dzimtu, un mēs varam gadiem ilgi tur ņemties un kaut ko risināt un kaut kādas lietas tur pārrakstīt un likt un visas lietas. Var sakot, tur ir daudz ciešanas un sāpes, to es gribu teikt. Jo to piedzīvoja mūsu senči ir izgājuši cauri dažādākiem laikiem un posmiem, un šī atmiņa ir arī mūsu ķermenī. Un ir tāda interesanta prakse. No rīta pamostoties, ir rīti, ka tu ļoti labi jūties, bet ir rīti, ka tu pavisam struntīgi jūties. Un es tev iesaku pamēģināt tādu mazu praksīti. Tu pamosies, kad tev ir sūdīgi, un pirmais, ko pajautā sev, no kurienes nāk šī sajūta? Vai tā ir mana? Ja tā nav mana, no kurienes nāk šī sajūta? Varbūt viņa nāk no omītes, un tu sāc tā kā atcerēties, ka šajā rītā vai šajā dienā vai, nezinu, vakarā tu kaut ko jūti, domā vai dari tā, kā to darīja tava omīte. Varbūt mamma, varbūt tētis. Esi pamanījusi, līdz 30 gadiem mēs absolūti esam kopijas savām mamām. Mēs domājam kā mamma, mēs rīkojamies kā mammas. Mēs īpaši, kad piedzimst bērni, un šī jaunā sieviete, jaunā māte, kas līdz ar to piedzimst, ir pamatā visas mammas programmas. Jo tā ir, no kurienes viņa nāk? Viņa nāk no atmiņām, tā ir ķermeņa atmiņa. Un skaties, kā ir pa dzīvi. Noliek tev blakus cilvēku, un tu vari justies tam cilvēkam blakus slikti, un tu domā, tu maita, tu slikts cilvēks. Bet īstenībā tev atmostās ķermeņa atmiņa,
ka līdzīgi kā šis cilvēks uzvedās vai runā, tavs ķermenis nolasa kādu notikumu no tavas bērnības, pagātnes, kas ir varbūt saistīts ar kādu no taviem radiniekiem vai draugiem, un konkrēto situāciju un atmiņu, kas krājās ķermenī. Tu pat ar prātu, skaties, ko mēs darām ar prātu? Mēs vainojam, ka viņš ir vainīgs, bet īstenībā ķermenī ir atmodusies atmiņa. Tad, kad es biju pagājuši gadu Damanhūrā, uz 2 nedēļām, kuras tūlīt arī atgriežos, turpinājums ir skolai 2. gads, man bija sieviete kāda, kurai blakus es jutos nekomfortabli. Un esot visas šīs 2 nedēļas, es sapratu, kad viņai blakus es jūtos tā, kā es esmu dzīvē jutusies blakus kādam savam tuvam cilvēkam. Saproti? Un tas bija tik interesanti vērot. Mums bija tāds uzdevums, mākslas terapija, viņu varētu nosaukt. Mums skanēja mūzika, un es domāju, ka mēs kaut ko zīmēsim, bet mēs īstenībā savas emocijas caur avīžu bildēm likām ārā, un tu zini, ko es piedzīvoju, tā bija fenomenāla pieredze. Tad, kad bija emocijas jāizliek ārā, bailes, sāpes, kontrole, kaut kādas tādas drūmas lietas, kad tu skaidrs, kad meklē tā kā tumšas bildītes, vismaz man ar to asociējās. Zini, ko darīja mans ķermenis? Viņš automātiski gāja klāt pie šīs sievietes, un es gribēju ņemt no viņas žurnāliem. Un man likās tā, ka es esmu 2. Viena stāv un novēro, un viena kustās savā ķermenī. Tas bija tik interesanti piedzīvot, un jau tajā laikā es guvu tādu ļoti dziļu atziņu un sapratu šo mehānismu, ka mans ķermenis var uzvesties tā kā pa vecam, tā kā vispār neatkarīgi no tā, ko tā kā mana apziņa dara. Tā bija fantastiska pieredze. Un tajās 2 nedēļās es varēju izdzīvot un nomainīt, ieraudzīt pirms no malas un pati izlemt, kā es rīkošos turpmāk savā dzīvē. Un skaties, te arī notiek šī transformācija saucamā, kad galvenais uzdevums šobrīd mums ir šajā pārējā, jeb šajā saucamajā garīgajā izaugsmē, viņa ne tik daudz ir caur to, ko es jaunu uzzināšu, bet caur to, ko es varu piedzīvot un atļaut caur savu ķermeni piedzīvot. Un novērot sevi, nemitīgi novērot, tā kā būt paralēli savā ķermenī un paralēli novērot, ko es jūtu, kādas ir manas emocijas, un to var novērot, protams, blakus savam mīļotajam cilvēkam, blakus bērniem, blakus ģimenes locekļiem, blakus darbiniekiem, kolēģiem, un no ķermeņa var nākt ļoti dažādas interesantas izpausmes. Bet ko darīt tālāk? Ko darīt tālāk, tad, kad ir milzīgas sāpes, vai tad, kad tu jūti, ka man sāp, mans ķermenis ir tādās tā kā, bailes parasti rada to sastinguma sajūtu. Un piedodiet, bet es arī esmu psihologs un energoterapeits, bet šī psiholoģija klasiskā, viņa dara to, ka tu nemitīgi ej tajā, vēl ir prakses regresā, ka tu nemitīgi ej un visu laiku dzīvojies tajā sāpēs. Domādams, ka tu kaut ko atrisinās, bet tu neko neatrisini. Visu laiku tikai psiholoģiski ejot, tinoties 11 konsultācijas par to, kad tu visu laiku izdzīvo sāpes, tu vienalga viņās paliec. Un šī būs slēptā atklātā reklāma par energoterapiju. Bet skaties, vienkārši tas bija instruments, kas atnāca manā dzīvē un ko es šobrīd daru un kā es palīdzu cilvēkiem. Tad, kad ķermenī notiek šī kaut kāda atmiņa, ko es daru? Es strādāju 3 līmeņos. Psihe, tā ir psihosomātika, anatomija, tas ir ķermenis, jo ķermenis dod tātad šo informāciju un signālus. Psiholoģiskais, anatomiskais, mentālais. Tas ir atmiņas, tas ir tas, ko cilvēks ir piedzīvojis. Un pats interesantākais, un energoterapija, tas ir enerģija, 3. līmenis. Tātad es nosaucu kaut kādas 4 lietas, bet tas skan tā. Tātad tas ir psihosomātika, tas ir mentālais lauks. Tātad enerģētika, enerģētiski kā tas strādā, šis ķermenis un šī atmiņa, šīs bailes, ko var just. Un 3. ir anatomija. Jo atceries, es esmu jau dalījusies iepriekšējos video par to, kā katras emocijas mums krājās orgānos.
Līdz ar to arī var pacelties kaut kāda emocija un var sāpes parādīties fiziskās ķermenī tieši tā iemesla dēļ. Tagad tu saproti, kur iemesla dēļ. No tiem piedzīvojumiem un pārdzīvojumiem, kas ir sakrājušies ķermenī, kaulu sistēmā, no pat mammas vēderā jau esot. Energoterapijā klients pats tā kā izvēlās, kuru viņš tēmu risina. Viens klients atcerās tos notikumus, otrs, es tos nolasu viņa ķermenī, un mēs šo informāciju izlaižam ārā. Ķermenis atbrīvojās. Zinu, ko es daru katru reizi, kad es ieraugu triggeru saucamo, respektīvi to āķīti, aiz kura mani var tā kā paķert. Tā ir kāda veca emocija, kāda veca lieta, kaut kāda sāpe. Es momentā zvanu savai energoterapeitei, jo man tas šobrīd jau ir interesanti. Kas vēl jauns ir palicis, ko vēl varētu ieraudzīt, jo tik daudz, kas jau ir izmainīts un izlabots, kā es saku, palaists vaļā, lai es varētu kļūt es pati. Jo skaties, lielākais jau tas notikums ir tajā konteinerā, šajā konteinerā, kurš ir pilns ar citu informāciju, svešu arī informāciju. Mīļie, mēs esam izauguši sabiedrībā, kas ir pilna ar ierobežojumiem un noteikumiem. Iedomājies, cik daudz mūsos un manī un tevī ir informācija, kas nav mūsu. Kas nav mūsu. Un šodien šī tēma par šo sievišķību ir par to, ka mans un tavs galvenais uzdevums ir sākt dzīvot brīvu dzīvi savā ķermenī. Jo skaties, planēta Zeme ir vienīgā planēta, uz kuras ir dots cilvēkam šai dvēselē atnākušai cilvēka ķermenī baudīt. Baudīt. Kāpēc es esmu par to, ka labsajūtā notiek šī transformācija skaistumā? Jo tajā labsajūtā sieviete ielaižot sevī šo labsajūtu, kas notika arī pēdējā pirts pasākumā Ceriņu laivā, ielaižot sevī šo dabas klātbūtni, automātiski notiek šī pašidziedinošais stāvoklis. Viņš notiek automātiski. Nevis ciešanās, nevis sāpēs, jo tas tikai vēl vairāk tevi tā kā, iekodē tajā vecajā, bet tieši tajā labsajūtā. Tāpēc, mīļās sievietes, būt sievišķīgai sievietei nozīmē sākt dzīvot savā fiziskajā ķermenī un sākt atklāt, kas šajā ķermenī vispār dzīvo un mājo. Ne konkrēta tehnika palīdzēs, ne konkrēts afirmācijas palīdzēs, ne kaut kādas super meditācijas tajā palīdzēs, bet tāda reāla dzīve izdzīvota savā ķermenī. Esot, braucot, ēdot, piedzīvojot, redzot, notiek šī sievišķības saucamā dzīve, jeb atmodināšana. Mums šobrīd mēs esam aizpakotas un nopakotas, un mums tas ir tikai jāsāk tās paciņas vērt vaļā, jāsāk paciņu ieraudzīt un jāsāk paciņu vērt vaļā, lai tikai tā īstā sāktu nākt ārā. Ceru, ka tev šis mans domu grauds nesanāca pa sarežģīt un arī kalpos tavā ikdienā un palīdzēs pasīties uz lietām vienkāršāk. Pasīties uz lietām tā pa īstam. Jo mēs katra, mīļās meitenes, kas esam sievietes ķermenī, esam sievišķīgas sievietes. Mēs vienkārši daudz ko daram pa vecam. Daudz ko daram sāpju vadītas, runājam, stingrs mēdzam būt, bet arī tam ir vieta tur, kur tam ir jābūt vietai. Nevienmēr sievišķīga nozīmē to blakus vīrietim, ka viņa ir tikai iedvesma. Viņa ir arī pendele savam vīrietim, viņa ir arī zāģīts savam vīrietim, tur, kur viņai ir jāpazāģē viņš. Jo sieviete blakus vīrietim ir arī dievs viņam. Jo tad, kad vīrietis ir aizstrādājies, aizbijis visās tajās savās dzīves ikdienas situācijās, lai piepildītu savus mērķus, tad sieviete kā no malas ar šo savu dievišķo dāvanu čujas, ņuks un poņa spēja vīrieti atkal ievirzīt pareizi uz viņa mērķiem, tad, kad viņš kaut kur novirzās no saviem mērķiem. Un tur sieviete var būt arī stingra un arī skarba, kad ir jābūt, un skaļāka. Tas viss ir par sievieti. Sieviete ir kā šī daba. Vienu dienu ir vētra un nolīst lietus, vai to vajadzēja? Kā vajadzēja. Vajadzēja kokiem, vajadzēja zemē. Un mēs nevaram teikt, šodien ir slikti, tāpēc, ka līst lietus. Un pēc mirkļa spīd saule. Un tagad vajadzēja saule. Būt sev pašai nozīmē dzīvot dzīvi ikdienas. Un arvien vairāk atpazīt un iepazīt sevi
no dažādākām pusēm – cilvēkiem, sabiedrības un situācijām. Būsim vienkārši mēs pašas savā ķermenī un iepazīsim sevi arvien vairāk un dziļāk. Paldies tev par uzmanību, kad es šo noskatīsies līdz galam. Aicinu tevi pievienoties maniem sociālajiem tīkliem. Viņi visi ir aprakstā. Un padalies ar mani komentārā, kas tev šajā video bija vērtīgi. Uz tikšanos!